diena visiem aiziet visiem. Esam nolaidušies Taškentā, Uzbekistānā. Nu jau jāsaka, ka pāris stundas staigājam un meklējam, kā tikt uz slaveno Čorsu tirgu. Kartē paskatījos, internets nav, un graču aizrāvām normāli auzās. Tagad visiem, kam prasi garām gājiem, vai nu viņi nezina, vai rāda vienkārši kaut kādu virzienu. Mēs te staigājam. Beidzot, mēs esam pēc 3 stundu gājiena atraduši slaveno... Es aizmirsu jau, kā viņu sauc. Нет рублей. Varbūt vajag pamainīt naudu. Nu, mums vajag pamainīt naudu, jebkurā gadījumā. Ej, te nos, kas te notiek? Te ir mana sapņu zeme. Nu, davai nākošais, kas paprasīs, tas... Mums vajag tikt uz to lielo ēku. Kā mēs tur tiksim? Kaut kā tur no otras puses jāiet. Viņā nav nemaz tik viegli ieiet. Cilvēks, kurš ir pagājis gabaliņu, jūtās lieliski. Aiziet. Līdz sāksies kulinārās izvērtības. Pastam mazo guļavu. Čorsu bazāri. Čorsu. Atcerēties. Nekad nevar atcerēties. Notiek naudas mainīšana. 100 давай? Нет, 100 не надо. Мы тут не будем так долго. Ja вот Анта реку гайда mūs. Миллион. Вы тоже хотите менять денежку? Мне надо российский. У вас есть российские купить? Сколько надо? 3000 российских. Нету? У тебя 10 тысяч есть наши? Нету. Вообще нету. Нету ваших. 1000 евро, дай, потом наебу я тебе. Меня останется. Хороший. 2, 3, 4, 5, 6, вот 30. Вот тебе. Считай. По рукам. Ну, по рукам. Я здесь. По рукам. Спасибо. Молодец. Man jau liekas, ka man ir tāpatās neibali. Bet toties mums tagad ir ūdenim nauda. Un mēs esam miljonāri. Cik esam 50 eiro. izdevīgāk nekā tā kartupēļa? Jā. Tu dari tādas panikas. Pagaidi. Kā mēs varam tur tajā lielajā tikt iekšā? Nu, ejam te cauri viņā. Te ir kaut kāds putnu tirgus. Čorsu Grand Centrāla galvenajā paviljonā. Kur te pie šitām durvīm? Jā?
Davai es izteigāšu, pastīšos. Es kā gaļas mīlis un spārējais Uzbekistāna ir ēdāja tauta. O, te var pilnīgi visu dabūt. Šis laikam skatās gaļas paviljons. Kamerā. Jēvs. Gaļas tā visur, kur var stāvēt. Bet aromāts slikts vispār nav. Es teiktu, ka svaigas gaļas aromāts. Kas tirgo bulciņas, kas tirgo nu šis laikam, jā, ir tikai gaļas, piens. Gaļa un piens. Čorsu tirgus. Tā jau prikoļna kā atbraucējam. Un šeit ir marinēmiņi, cik labi svaržo. Svaigi. Uzfrišinām. Nu. Optam tirgus, jāsaka, laikam tā. Nu, tur gaļa optam kaut kāds pilnis šitās tās toveri ar biezpienu, vannas bēri. Tā jau nekas vairāk nebija. Kaut kur vajag kaut ko uzēst. Kur tie rādīja, ka zirgu var pagaršot? Es gribu zirgu kaut kādu. Viņam kaut kāds atsevišķs jau bija, kur gatavo ēst. Попросить кадова. Шутим. Извините, ребята, а покушать тут на месте есть какой-то? Там надо идти, да? И вниз. Все. Огромное спасибо. Uzēdīsim. Šitais ir tas slavenais zirga zarniņa ar visādiem labumiem. Te ir vīstiņa, sāšļikiņi, ploviņš. Te notiek. Nu, kaut kur vajag apsēsties pārēst. Es painteresi pasīšos, kas te ir. Ko tu vēlies? Plovu? Tas ir kaut kas interesants. Galviņa, aitiņa. Te arī ir nu, ēdiens tāds
vienīgais, bet šeit ir lai arī kas tas tāds ir. Labi, pie galdiem. Что хотите покушать? У нас плов есть, Да. шурпа есть, хасып есть, калапача есть, казан-кабаб, манты, нарынь, горох, окорочка, рыба, шашлык, плов. Будет плов, да, один плов. А у меня что-то вот экзотичное, что у вас есть? Конина есть у вас? Конины мясо только на рыбу. Тесто и конины мясо. Да, такую. А можно чуть-чуть? А можно вот эту чуть-чуть попробовать по чуть-чуть из каждого блюда, чтобы ощутить вашу. За одну, две, три кусочки сколько? Я бита. Одну вот такую. Да. Мне Мясо просто половинку. попробовать. Да. Калапачета? Тоже. Это тоже половинка. А казан-кабаб? Что это? Баранье мясо, картошка. Да. Это тоже половинка. А шурпа? Жидкий? Это Тоже одну. половинка. А манты? Не, манты нет. Манты не надо. Пап, идем садиться. Да. Шашлык не надо? Шашлык. Sašliku ēdīsi? Nu, varam apēst, ja? Тоже будет шашлык, да. Одна штука? Одна штука. А из какой? Есть баранина, есть говядина. Баранина, говядина. Эгита? Один баранина, один говядина. Давайте, да. И салат свежий, соленый. Свежий такой. И чай с лимоном, ташкентский, да? Что? Черный чай с лимоном, ташкентский, да? Да. Ak, šausmas, mēs esam pasūtījuši miljonus ēdienus. Вот это шурпа, баранина мясо, картошка, морковка там. Это калапача, язычки там внутри, живот, голова, ножки. Это нарынь, тесто и конина мясо. Это казан-кабаб, баранина мясо и мясо картошка. Это хасып. Кишки внутри, фарш, легкий, сердце там и рис. Баранина кишки. Это плов. Баранина мясо у нас. Национальный плов. Это салат, вот. Да, спасибо огромное. Dzirdējāt, ja? Te, un sašliks tagad atnāca. Это Баранина баранина. кусковая. Ага. Сейчас говядина. Да. Šausmas mēs pasūtījām nedaudz no visa pagaršot, bet ir atnests ārkārtīgi daudz. Udalītes ar zirdziņu. Ir ļoti labas, nedaudz ēsas. Buljoniņš. Nodalītas tušonku nedaudz atgādina. Ļoti labi garš maigi, ja? Es nezinu, kā viņš izstāsta, neizstāsta, bet tas ir kuņģis. Ai, tas kuņģis. Nu, aiz laimes es apraudājos garšīgi. Kuņģis garšo pēc ļoti spēcīga garša. Ko mēs vēl neesam pagaršojuši? Baraška. Uzbeki gatavo dievīgi. Ļoti garšīgi. Bet ļoti daudz. Gercāk grib gaļu?
Kodies. Nu, kā mēs redzam, tad galds ir noklāts. Īstenībā tā mana muļķība, jo es gribēju pagaršot no visā padruskai, bet atnesa mums pilnas porcijas. Bija traki garšīgi, te mēs vēl redzam arī kā maizīti cep. Starp citu, maizīti viena no vispār super garšīgākajām, kāda ēst, tā kraušķīga un mīksta. Nu, ko es jums varu teikt? Esat Uzbekistānā, droši nobaudiet ēdienus, nevilsieties, un mēs tiekamies jaunos ceļojumos. Aiziet, wanna be blogeris kopā ar jums!